Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 3. un 4. uzdevums. Mums ir kaut kāda šī funkcija. Mums jautā funkcijas vērtību, kad x ir -2. Ja? Tad vienā variantā mēs varam apstīties grafikā, atrast x ir -2 šeit, un atrast funkcijas vērtību -1. Vai arī mēs varam vienkārši to -2 ielikt iekšā šitajā formulā un dabūt 1 dalīts ar -2 -1 puse, un sanāk -1 puse, -1 puse, kas būs -1 vesels. Tālāk, funkcijas vērtību kopa. Atceramies, ka funkcijas definīcijas kopa bija visi x, kas ir iespējami, tad funkcijas vērtību kopa ir visi y, kas ir iespējami. Un kā mēs redzam, ka y var aiziet bezgalīgi tālu uz augšu, bezgalīgi tālu uz leju, bet te pa vidu ir pārāvums pie -0,5, kur y neeksistē. Tātad viss izņemot -0,5, un tas ir C intervāls. Tālāk paskaidro, kāpēc dodās funkcijas grafiks nekrusto OY asi. Un tas ir tāpēc, ka mēs tagad ir krustpunktam ar OY asi, x koordināta būtu 0, bet x koordināta nevar būt 0, jo tad šī daļai nebūs jēgas, ja? Jo mēs nedrīkstam saucējā ielikt 0. Un tā arī mēs aptuveni to paskaidrojumu uzrakstam. OY asi punktam x koordināta būtu 0, bet x nevar būt 0, jo tad saucējā sanāks 0 un funkcijai nav jēgas. Jā, tā arī kaut kā uzraksta. Tā nosaka visas tās argumenta x vērtības, kurām funkcijas vērtības ir pozitīvas. Atceramies, funkcija ar pozitīvu virs x as, negatīvu zem x as. Tad šī ir tā pozitīvā funkcijas daļa, kas ir virs x as. Tātad tas ir sanāk no 0 līdz 2. Tas ir tas intervāls, un to mēs arī uzrakstam. Sadala reizinātājos, šī ir tīrākā formula, jā, jo mums ir 1 kups mīnus 2 kups. Jā, 27, 3 kubā, un te mēs tīrā veidā pārrakstam šo te formulu. Tātad 1 mīnus 2 reiz 1 kvadrātā plus 1 reiz 2 plus 2 kvadrātā. Un uzdevums ir atrisināts.